Īstenībā jautājums ir, cik viegls, tik grūts, un priekš manis personīgi skaidrs, ka gluži tāpat kā jebkuram cilvēkam ir savi elki, ir cilvēki, kuriem tu mēģini līdzināties, no kuriem tu iedvesmojies, bet tad es tā padomāju, ka patiesībā jau katrs mēs pats sev esam savs olimpietis, ar visām savām kļūdām, ar visām savām uzvarām, ar visu to analīzi, ko mēs darām nepareizi un nākamreiz, lai izdarītu pareizi. Un, manuprāt, ka tas jau ir tas svarīgākais. Tas, ka mēs skrienam kādam līdzi, dod mums papildus motivāciju pašiem kļūt nedaudz labākiem, bet neviens jau mūsu vietā to neizdarīs. Tas, ka mēs gribam līdzināties vienam, otram, trešajam vai ceturtajam, tas ir vairāk priekš mums, sevis audzināšanai, sevis izmainīšanai, ja vispār sevi ir jāmaina. Un tad es arī tā padomāju, ka patiesībā jau no mazotnes mūsu personīgie, un katram tas ir olimpieši, ir mūsu vecāki. Jo tiem mēs līdzinamies, no tiem mēs iedvesmojamies, no viņiem mēs mācamies, un galu galā viņi ir atbildīgi par to, kādu mēs izaugsim. Un ja mēs varam tiešām ar roku sirds likt, ka mēs esam izauguši par krietniem cilvēkiem, tas ir pateicoties mūsu vecākiem. Un šobrīd mans tas lielākais izaicinājums ir būt tiešām olimpietim ar lielo burtu savām 3 meitām. Jo tas uzdevums ir cik vienkāršs, tik grūts, un es gribu tiešām, lai pēc gadiem, un arī šodien jau, ka manas meitas savu draudzeņu kompānijā lepotos ar savu olimpieti, ar savu teiti.